Sveiks, mīļais podkāstu klausītāji! Es gribu pateikt paldies, ka jūs klausaties un aktīvi iesaistaties šajā saturā. Tas nozīmē to, ka šīs sarunas jums ir interesantas, noderīgas, un man par to ir vienkārši nenormāls prieks. Šodien būs saruna ar Dāvi, un šī saruna bija tāda viegla, piedzīvojumiem pilna. Dāvis pastāsta par savu dzīvi pāris gadu laikā 6 dažādās valstīs, sākot ar Jaunzēlandi, un tad Somija, Anglija, Tenerife, Vācija un Austrija. Viņš šobrīd dzīvo Innsbrukā, un viņš arī par Innsbruku pastāsta, kāpēc un cik actually laba vieta tā ir, kur dzīvo tādiem piedzīvojumu meklētājiem. Un jā, tā kā Dāvis tiešām ir bezbailīgs, arī viņa profesija ir diezgan unikāla. Jā, pašās beigās arī Dāvis padalās ar to brīdi, kad viņš atrodas kaut kādā ļoti tādā eksotiskā brīdī momentā, ka viņš saprot, ka viņa dzīve ir vienkārši lieliska, ka viņš dara to, ko viņš mīl, viņam ir piedzīvojumi blakus, un jā, ka viņš ir patiešām laimīgs par to, kādas izvēles viņš dzīvē ir veicis un ko viņš ir darījis. Tas, ko es paņēmu sev līdzi, ir tas, ka vienkārši neuzskatam nē kā kaut kādu atbildi vai kaut kādas beigas. Jā, Dāvis arī ļoti forši sarunā pateica, ka no, it's not an option, un tiešām viņš ir bezbailīgs, un es tiešām novēlu jums patīkamu klausīšanos, un tad komentāros ierakstiet, kas ir tā lieta, ko jūs paņemat līdzi sev no šīs sarunas. Nu, sveiks, Dāvi! Sveiki! Jā, mēs ar Dāvi tikko aizkadrā parunājām par to, ka mēs esam... Vai es vispār jautāju Dāvim, vai viņš man atcerās, jo man likās, ka tas nav iespējams, ka tā bija tāda viena vasara, tiešām pāris dienas. Es tur tajā pasākumā, kas tika sporta spēles organizētas, nonāca pilnīgi nejauši. Es pieļauju, ka tev tas bija jau kaut kas, ar ko tu nodarbojies visu laiku, bet man bija tā pilnīgi tāda vienreizēja pieredze, un tur es satiku tevi, un es tevi atceros kā cilvēku, kurš ir tāds piedzīvojumu gara pilns, kuram interesē viss kaut kas interesants. Un, ja godīgi, jā, mēs kopš tā laika esam Instagram draugi, un kaut kā tavi posti manā feedā ir parasti parādījušies, un man vienmēr liekas, ārpats, tas gan ir kruti. Nu, viss, principā, ko tu tur posto un lietas, man liekas, ritīgi kruti. Šodien es gribēju zināt, kas aiz tā kruta slēpjās, un kā tu tur pie tā kruta esi nonācis. Bet tā, jā, tā kā arī pastalkoju un skatos, ka diezgan jaudīgi iet vienam latvietim, ja es nezinātu. Un labi, tev vēl ir tas LV ierakstīts Instagramā iekšā, bet ja nezinātu, nepateikt, ka latvietis. Šitā, jā, pat... Nu jā, nē, pa latvietu es vēl sevi uzskatu, jā. To es neesmu mainījis. Jā, bet tā dzīves vieta, jā. Dzīves vieta gan. Jā, varbūt pastāsti, kur tu šobrīd esi un kāda izskatās tava dzīve šobrīd. Jā, šobrīd es jau 2 gadi dzīvoju Austrijā, Innsbrukā. Un jā, tas process uz šo Austriju aizņēma man kaut kādā 4 gadi, man tā liekas. Galvā tas man sēdēja jau 8 gadi, man tā liekas, kas uz šejienu tā kā vēlos atbraukt un tā kā padzīvot. Bija vienmēr tāds satraukums, bet, 4 gadi atpakaļ es tā domāju, galvā sēdēju, kad būs es te pārvākšos, jā. Bija jau arī iepriekš pārvācies, bet tad Covids bija, un tad jau daudziem arī tas pamainījās. Tur nebija, es domāju, vienīgais, kam kaut kas dēļ tā Covida kaut kas mainījās, un par to baigi tur necepos, jā, tā. Bet, izmainījās viss tā, un tomēr beigās labi sanāca, jā. Un cik gadus tu jau tagad esi Innsbrukā? Innsbrukā tagad es esmu 2 gadus, jā. 2 gadus. Bet kāpēc tu tik ilgi gaidīji, vai kas bija tas, kas tevi tā kā atturēja, un arī kāpēc tā ir Innsbruka? Jā, pat īstenībā austriešiem ir tāda lieta, ka viņi es, piemēram, man
no darba kolēģiem es esmu vienīgais, kas dzīvo Innsbrukā. Un ir tā, kad es runāju, piemēram, ar kolēģiem, ka kādēļ jūs nedzīvojat Innsbrukā, jo Innsbrukā, piemēram, loģistika tikt uz lidostu ar vilcienu, vai te ir lidosta uz Minheni ļoti viegli tikt uz lidostu, un daudz kas apkārt ir. Viņi saka, jā, visa tā pasākuma ļoti dārga te ir. Un tad, jā, tas tā kā cilvēkus ļoti, ļoti atbiedē, pat arī vietējos austriešus, tā kā. Jā, bet tā kā es tikko pastāstīju, tā Innsbruka ir tas mērķis, ka, loģistikas ziņā, es Eiropā neko labāku tā nevaru iedomāties pagaidām, ka tev 10 minūšu laikā ir kalni, kur tu aizbrauc tur paslēpot, viss tāds upes un ezeri, viss tepat blakus. Un tad ļoti viegli ir visu kaut kur izbraukāt. Ja gribās aizbraukt ceļojumā, jā, tad ir lidosta tepat Innsbrukā maziņa. Un ja kaut kur tālāk gribās, tad 1,5 stundas laikā aizbrauc uz Minheni. Un ir arī savienojumi no Innsbrukas uz Minheni. Un tā kā diezgan labi te ir šeit. Jā, tas man bija tāds. Tu pats izmantoji, ja? Es ļoti izmantoju šo iespēju. Reizi mēnesī, jā, sanāk kaut kur aizlidot, pataļot un tā kā bieži to visu izmantoju. Reizi mēnesī? Tas izklausās ļoti ekskluzīvi, jā. Jo, starp citu, ļoti forši, ka tu to pasaki, jo, es dzīvojot šeit Magdeburgā, pārvācoties vispār uz Vāciju, man bija tāda doma, ka mēs būsim tuvāk kaut kur Rietuma Eiropai, mēs varēsim paceļot par to pašu Vāciju vai tā kā reāli izmantot to iespēju, ka mēs esam jau kaut kur ārpus Latvijas, tā kā tuvāk tai Rietuma Eiropai. Bet, patiesībā mēs baigi neesam paceļojuši. Magdeburga tas sanāk netālu no Berlīnas, jā, tur bija. Jā, jo arī tā 1,5 stunda līdz lidostai un likās, ka ļoti forši, jo, tā kā nav tik tālu un tu esi tuvu lielai lidostai, kas ērti ir uz Latviju aizbraukt, kamēr vēl ar Baltikas iet. Es pirms tam arī, pirms tiem 2 gadiem, es dzīvoju Kemnicā, kas ir arī nedaudz netālu no tevis, no Magdeburgas, un jā, tam man tā lidosta arī bija Berlīnas lidosta, kur kaut kādu ceļojumu atrast bija. Un jā, bet uz Berlīnas lidostu man tur bija aizbraukt 9 stundas ar vilcieniem un visiem savienojumiem, un tad, piemēram, sērfošanas atvaļinājumā brauc tev 9 stundas ar vilcieniem ar sērfu dēli tur pāri. Tas bija tāds, jā, reizi mēnesī varbūt nebūs tāds ekstra. Tad sanāca, jā. Nebūs negribēsies, jā, braukt. Bet reizi 3 mēnešos varbūt kaut kur aizbraukt. Labi, klausies, bet kas ir tavs tas ir darbs, ko tu dari, kad tu vari tā atļauties reizi mēnesī, piemēram, aizbraukt? Es domāju, tā kā tieši arī laika ziņā, ka tu vari, izbraukt, piemēram. Es strādāju, mans darbs ir augstspriegumu elektrolīnijas. Mēs montējam. Un tā kā, jā, visiem tas zināms, ka tas bišķiņ ar tādu augstu bīstamības pakāpi. Un tad, jā, mums ir diezgan tāds labs atalgojums, teiksim tā, no firmas. Un visiem tajā darba līnijā neviens īsti par to atalgojumu tā nesūdzās. Un jā, un arī, jā, tur sākumā es strādāju tajā firmā pie Latvijas firmā. Īsti nebija nevainas, bet viņiem tas sanāca, 4 vai 6 nedēļas strādā kaut kur Vācijā, un tad to 1-2 nedēļas brauc uz Latviju atpakaļ. Jā, un tad skaties, vai tu īrē kaut ko Latvijā, dēļ tās 1-2 nedēļas, kas tev tur aizbrauc, tā diezgan pašvaki, īsti neredzēja to jēgu. Jā, arī, piemēram, kaut kādā atvaļinājumā brauc, tad tev sanāk, kad atvaļinājumā brauc tajās 1-2 nedēļās, tad atkal tu neesi tur mājās. Un ja tu dzīvo Vācijā, kaut kādas attiecības veidot ar partneri, arī tur ar darba kolēģiem dzīvojot kopā arī baigi. Jā, un tad es tā
pasēdēju vienu vakaru, un es tāds, it kā darbam nav nevainas, firmai nav nevainas, bet, to dzīves stilu 5 gadus tagad uz priekšu, es sevi neredzēju. Tad es tā pastījos, kā vācu firma, austriešu viena mums te, pie kuras arī tagad strādāju, ka viņi strādā 3,5 dienas nedēļā. Ceturtdien sanāk, ka mēs maksimums 4 beidzam darbu, un pēc 4 mēs braucam mājās. Tad man tā vietē, manas mājas ir tā Innsbruka. Un tad sanāk, ka, man ir sava dzīve, un man ir sava dzīves vieta, un diezgan labi šis viss tas tā atrisinājās. Pamainījās firma. Šobrīd tiešām nevaru sūdzēties par savu darbu un brīvo laiku. Jā, un lokācija, vai ne? Jā. Arī, lokācija, es tāpat tās visu laiku, katru reizi, kā riteni kaut kur izbraukt pa pilsētu, tad vienmēr skaisti priecājos katru reizi. Tas ir ļoti labi, ka tu to izbaudi tiešām. Bet kā tev ir, piemēram, uz Latviju arī brauc bieži, tev sanāk braukt arī uz Latviju, vai tev tas vairs nav, šobrīd tik aktuāli? Nav aktuāli. Aizbraucu tur dažreiz kādu pa 1, pa 2 draugiem satieku uz nedēļas nogali, aizbraucu tur kādreiz. Baigi to nereklamēju, jo, ja aizbrauc, tad gribās visus satikt, bet, visiem tā nedēļas nogali nepietiek. Tad tur, tur pāris draugus kaut kāds satiec, bet, gluži neteikšu tā, nav aktuāli, Un pie tevis brauc draugi ciemos no Latvijas, piemēram, izmanto šo iespēju? Māsas atbrauc te dažreiz ciemos paslēpot uz kalniem. Ir bijuši arī no Latvijas draugi ciemos, patīk jau tā atbraukt. Bet bet kāds tev ir, piemēram, tagad tāds tavs draugu loks, tā kā tev ir tādi, kas ir tavā draugu lokā, kādi cilvēki, teiksim, tā varbūt? Draugi, es teikšu, es vienmēr mēģinu tā ar, kā jau vienmēr caur sportu, tas ir man tāda lieta, ko es tā vienmēr kaut kādus sociālos kontaktus tā mēģinu atrast. Un ar regbiju es tā diezgan ilgi esmu nodarbojies, un tad es tur komandās pastartēju, un tad arī es ar to tā kā cilvēkus iepazīstu. Ja piemēram Innsbrukā un Minhenē man tie draugi visi tādi internacionāli, gan vācieši, gan skoti, tur no visām pasaules valstīm. Bet ļoti labās attiecībās esam arī ar kolēģiem. Tas vēlreiz man plus no darba, ka mums tas darba kolektīvs ir, es pat neuzskatu to kā darba, tas ir man kā ar draugiem vienkārši aizēju hobiju kaut kādu pataisīt, un tad, pa to tā algu saņem vispār super, tur neko nevar sūdzēties. Kolēģi man visi ir austrieši, bet, tad brīvajā laikā ir internacionāli. Cik interesanti, ka tu piemini to regbiju. Es redzēju, ka tu, pēc ierakstiem, ka tu regbiju spēlē, un man māsa spēlē regbiju Latvijā. Un tad, tas īstenībā ir forši, tu iedevi tādu foršu, man liekas, perspektīvu, kā var socializēties un iegūt kaut kādus draugus vairāk ar savu hobiju. Un, tas tāds, man liekas, ļoti good point. Un tad tu atrod tiešām tos cilvēkus, kuri ir līdzīgi domājoši, vai ne? Kā tu kā paņem tevi un jūs varat kaut ko kopā darīt. Un par to tavu darbu runājot, starp citu, tas ir tas, kur tu kāp augšā šausmīgi lielā augstumā un tos elektrības vadus jūs tur velkat, un tas ir tas darbiņš. Jā. Bet kā, labi, es nevaru prasīt, vai tev pietiek drosmes, jo acīm redzot, tev viņa pietiek, bet kā tev pavērās tas, kā tu līdz tam nonāci? Man liekas, ritīgi interesanti. Tad tā, kad... tas man tā liekas atkal bija Covid laiks. Šis tāds būtu diezgan tāds pagarāks, bet man tā liekas, tas podcasts arī priekš tā ir domāts. Mēs iepazināmies personīgi pasākumos, kas man bija Latvijā, man tā liekas pēdējais darbs, ko es darīju.
Pasākumos nostrādāju 2 vai 3 gadus, un pirms tam vēl visādas darbiņas bija tā kā pamēģinājis, un pēc tiem pasākumiem, jā, kaut kā sēdēju tajā ofisā, un vienā momentā nelikās tāda motivācija vairāk to darīt, un tad kaut kā Facebookā atradu pasākumu Working Holiday vīzās Jaunzēlandē, un kas tur bija Austrālija un Kanāda, man tā liekas, jā. Un tad mēs tad pāris draugiem tā kā aizgājām, paklausījāmies forši, man likās, jā, uz Jaunzēlandu aizbraukt būtu forši. Un, jā, tad es, teiksim tā, tos 8 gadu, ne, tik daudz nebija, 5 gadi visu laiku braucu pa valstīm, Jaunzēlanda bija tā pirmā, un tad sanāca, ka tos Tu darbi... biji, jā, tu aizbrauc uz Jaunzēlandu, Jā, es aizbraucu, jā. Ok, cool. Un tā Jaunzēlanda man tiešām ļoti patika, tā cilvēku mentalitāte un tas dzīves stils, jā, visur apkārt kalni, ūdeņi, tur visi aktīvi dzīvo, un tas dzīves stils man tiešām patika. Atbraucu, man tā liekas, ilgi atpakaļ nebiju Latvijā, kaut kādu mēnesi tur. Un, jā, atbraucu Latvijā, un es tā skatījos, tas dzīves stils man tajā Latvijā atpakaļ, nav vienlīdzīgs, kā tas bija tur, un tad es tāds, kaut ko gribās atkal tādu līdzīgu, un tad arī Jaunzēlandē tiem kolēģiem runājam, ka Eiropā, Austrija diezgan līdzīgs pasākums ir te Jaunzēlandē. Jā, kopš tā laika man galvā arī tā Austrija tur sēdēja. Kad aizbraucu no tās Jaunzēlandes, tad arī Austrija tā sēdēja galvā. Jā, tad sanāca jau kaut kādi kopā 5 gadi ar Jaunzēlandi iekļauti, kad visu laiku kaut kur braukāju, meklēju kaut ko. Un tad bija tā, ka es vienkārši atradu vietas un darbus, ko var atļauties. Jā, tur... skaties kaut kur Anglijā viegli darbus atrast, un tad, jā, kaut kur Somijā, un tad beigās, jā, tajos 5 gados man tas CV tur ar darbiem un visu, ko pamēģināts, un valstis, kur strādāts, tas izplatās tā plaši, kad es vienā momentā saprotu, cik viegli tas ir visur aizbraukt, un tur visur var sākt strādāt, un tas baigi nav problēma. Jā. Jo to man viena cilvēka, ko es satiku, pateica, kad viņi sāk šitā darīt, un kad tas aiziet jau 2-3 gadi, kad tas process kaut kur pārvākties, kaut kur sākt to citu dzīvi, tas jo vairāk to dari, jo vieglāk tas paliek. Un tad nāca tas Covid, ierobežojumi, un tad, jā, tad bija tāds, ka nav vairs tik viegli tā aizbraukt kaut kur pārvākties, un, jā, un tad arī bija tāds pasēdēšanas laiks Covidā, kad nav ko darīt, darbi nav, un tad es tā galvā padomāju, es tagad, man tur pieredzi kaut kādās 20 dažādos darbos, strādājis 6 dažādās valstīs esmu. Kas man patika tāds, kur ir finanses labas, un kas man tā pašam likās, foršs darbs. Un tad es 16 gadu vecumā aizbraucu pie māsas uz Ameriku ciemos uz vienu vasaru. Un pie viņas drauga... ko es tur, kā saucās, tas koku servis, tāds brauc uz privātu mājām un kokus apkopu. Un es tā atceros, un tagad visu savu mūžu, visu kaut ko mēģinājis, un es atceros, tajā vasarā tas darbs, tas bija rītīgi forši, tur brauc tur apkārt, un tajos kokos tur uzkāpt augšā. Un tāds rītīgi forši man likās, un manai paša personībai tas piestāv, un kā man, jā, tas rītīgi tā patika, un tad es tā teicu, Covidā, jāatrod atkal kaut kas līdzīgs, tāds kaut kas augstumā, kā tur brīvā dabā, un jo tas tiešām man bija tās atceros. No visiem tiem 20 darbiem tur visu laiku kaut ko mēģini, tur ofisā arī sēdēts ir...
ar šīkiem krekliem, bet es tā atceros, va, tas man tiešām, ka pašam ej uz darbu un neliekās, ka tev jāiet uz turieni, bet tu pats gribi tā iet. Nu jā, un tad kaut kā netīšām Facebookā atraduši to sludinājumu pa tām augstsprieguma līnijām. Nu jā, zvans pa zvanu, un tad jau sanāca, jā, atrast to darbiņu. Bet kādas tur bija bet tur taču vajag kaut kādas, nezinu, man liekas, tā kā elektriķa izglītība, kaut ko tādu, tā kā tu visam atbildi tam profilam, ko viņi prasīja, vai tev vajadzēja piemācīties? Šobrīd it kā vajag, jā, tas ir nepieciešams. Bet tas nav tagad tā kā augstskolas izglītība. Tas ir tādi mazi kursiņi, kas ir izējami tur nedēļas laikā. Bet jā, sākumā tā man pirmā intervija bija, ka viņi meklē, pateica, ka mēs strādāsim Vācijā. Vācu valodu es jau iepriekš tā kā biju zinājis, tas bija tā kā plusiņš. Un ko es tur pateicu tajā darba intervijā, tāda diezgan brīva darba intervija bija pa telefonu, vienkārši īsi aprunājamies. Viņš tāds prasa, pastāst par sevi, kādēļ tu tur varētu iederēties šajā darbā. Es teicu, strādāju vienu vasaru nostrādāju kā kāpšanas instruktors. Tad arī esmu Tenerife velo veikalā pastrādājis, tādēļ zinu, uz kuru pusi skrūvis griežās, un tad arī tas tā, viņš teica, jā, izklausās jau labi, jā, tad tā arī bija tā pirmā intervija. Jā, pēc tam tur bija tie kursiņi tādi apmācības, liela daļa ir mācies ar darīšanu. Bet gadu laikā, visu laiku, katru gadu mums ir tā kā nedēļa apmācības kurs, un ja tu kaut ko nezini, dari kaut ko jaunu, tad tā kā arī tev pirms tās darīšanas ir jāizbrauc kaut kur kursi jāaiziet. Bet tāda baigā augstā izglītība nebija nepieciešama, jā. Jā, bet es sapratu, viņi tev tur apmācīja un visu sagatavoja, jo tas izstās diezgan riskanti. Bet, jā, bet tev tas jau patika, redz, man liekas, ritīgi forši, ka tev tas Covid laiks tāds tiešām pagrieziena punkts, ka tu sāc domāt, kad tu pēdējo reizi jūti kaut ko darot tādu prieku, un tad saprati, ka tas bija augstumā, kaut kur dabā, un jā, diezgan brīvi, un pastāst, kā šī te vadīšanās pēc tava tā iekšējā kompasa tev ir aizvedusi superīgi vienkārši punktu, kur tu vari, jā, tālāk būvēt visu. Un man radās jautājums, vai vispār kāds, kurš aizbrauc uz Jaunzēlandu, vispār pēc tam atgriežas Latvijā. Ka sajūt to visu dabu, pieredzi, un tad, kad tu aizbrauc atpakaļ, un ir tās Padomju Savienības, tās Hruščovkas, jā, visas, un tas, ko tu redzi tur, jā, tad ir tā trusiņ tā atsēdina droši vien atpakaļ, bet... bet kā tev tās vācu valodas zināšanas, no kurienes tev viņas jau bija, teiksim, ja tu saki, ka tu varēji jau runāties? Kur iemācījies? Šis noteikti, ja latviešu pilsoņi runās kaut kādiem, man tā liekas, virs 30 gadiem, viņi atcerēsies šo, kad bija tā kabeļu televīzija, kad bija 5 latviešu kanāli, man tā liekas 2 vai 3 bija krievu valodā, un tad pēkšņi 20 bija vācu kanāli. Un kaut kā jā, tad skaties tos vācu kanālus, it kā tā kā sāc kaut ko saprast, kā bērnam vieglāk jau bija saprast, jā. Un tad sākās skolā arī vācu valoda, un tad tā vācu valoda ritīgi viegli aizgāja. Līdz 9. klasē man tā liekas. Tu neesi pirmais, kurš to piemin kabeļu televīziju. Tas bija tāds, bet pēc skolas sanāca kaut kāda 12 gadi nelietot vispār. Man tā liekas, kaut kur tajās atmiņā tas viss bija, bet 12 gadi sanāca vispār nelietot. Pirmā reize, kad man nācās vairāk viņu izmantot, bija Tenerife strādājot. Jo mums bija tā kā austriešu kompānija un nāca klienti, kas domāja austriešu kompāniju, tad visi runā tur vāciski. Viņi sāka runāt vāciski, un tad
Jā, es tā kā mēģināju atbildēt, pirmos 3 mēnešus viņi uzreiz pārgriezās uz angliski, bet pēc 3 mēnešiem tā kā viss nāca atpakaļ tajā atmiņā, un tad jau varējām arī vāciski runāt. Nu, man jautājums bija, jā, tad kādas ir tās valodas, kuras tu tagad pārzini, kuras ir tavā CV? Latviešu, angļu es izmantoju visvairāk. Sanāk, lai gan ar kolēģiem visu laiku vāciski runāju. Angļu tāpatās, ja Innsbrukā ar draudzeni arī angliski sanāk visu laiku runāt. Un krievu valodu es rakstu, bet ar krievu valodu ir ļoti grūti. Krievu valodas arī lai gan skolā vēl bija, bet es tur... Manā skolotāja man ielika atzīmi tā, ka tikai iziet cauri, es viņai buču iedevu un paldies tā. Bet vairāk šitais bija, ka iemācījos ar ukraiņu draugiem vienkārši. Likās forši pārīts, un tad mēs tur tā kā intereses kopējas. Viņiem tā kā ar angļu valodu bija grūtāk, un šķīvi greizi, tad sanāca varbūt krieviski kaut ko tur runāt, tā kā arī kaut ko iemācījos. Tenerifē mācījos spāņu valodu, bet to vēl es projām nelieku savā CV. Arī tagad nav daudz izmantots, tad baigi tur nelieku un nav zināšanas vairāk. Jā. Un kā ir tev ar latviešu valodu lietotā? Tā kā cik bieži tev sanāk, piemēram, mēnesī izmantot latviešu valodu? Ir tie pāris, 3, 4 draugi, ar kuriem tur vēl kontakts ir, un tiem tad jāsanāk kaut ko, bet tas arī tiešām tā katru otro nedēļu varbūt sanāk kaut ko parunāt. Jo es gribu tevi uzslavēt par tavām latviešu valodas zināšanām. Diezgan tekoši vārdi neķerās, nepazūd. Ļoti labi ir. Dažreiz, ir kaut kādi tie mazie, ja, piemēram, vācu valodā kaut ko, tie mazie vārdiņi, ko liek, tad dažreiz tā sajaucās, un latviešu valoda arī iesprūk viņi tā. Jā, gribās pateikt, jā. Jā, visas valodas kopā sajūgt. Tieši tā kā ir tas angliski, kā raksta angliski buy, un tad, kad ir bilingual, un kad tu vairs vienkārši nesaproti, mēs te ar amerikāņu draudzenēm smejamies, ka ir bilingual, un ka tev vienkārši neviena valoda nav, visām valodām ir bye. Tas valodu mikslis ir tāds, jā, interesants, bet ir forši, ka tev viņas ir, jo tas tev, man liekas, pavar to plašumu vienkārši. Tu vari tvert lielāku lauku, un tu vari iepazīties ar cilvēkiem tur uz vietas daudz labāk. Tā, kad jā, tā valoda kaut kādā veidā. Nā, tur es piekrītu ļoti, ja vāciski nebūtu tās zināšanas, tad darbā un arī uz ielas un viss tā diezgan pagrūti būtu, man tā liekas. Ok, man drusku interesē arī tātad visas tavas 6 valstis, kurās tu esi bijis, tu vari salīdzināt, varbūt tev ir kaut kādas spilgti piemēri, kas nav varbūt Austrija, Innsbruka, jo tu jau, tā kā minēji, ka tas ir tas punkts, kur tu esi very happy. Bet kā ir ar tām citām vietām, kas tev bija, ko tu atceries, kas tev patika tajās citās vietās? Pamēģināt, sanāca daudz ko Somijā, sanāca pastrādāt. Bet, lai gan tur tā darba situācija bija laba, bet tieši tā cilvēku drūmība, laikapstākļi un viss tas ietekmē, kā cilvēki skatās uz ārzemniekiem, arī tas tā bija, viņi tur vienmēr tā wow, un tad tur sāk tevi tā kā zooloģiskajā dārzā tāda apskati. Sāk tur taisīt, un tad nebija tāda forša atmiņas, kuras Anglijā Džersijas salā padzīvoja arī tur. Tas bija neilgi pēc Jaunzēlandes. Tur arī ļoti patika. Tā salā arī man tā atmiņā ar ļoti labām atmiņām. Cilvēki kā pret tevi skatās un viss tā. Ļoti labas attiecības ar cilvēkiem. Sala arī ļoti skaista, bet vienīgais, kas bija pietrūcis, ko es tev jau pateicu, kad Austrijā te ir loģistiski uz visurieni tiec tā forši un
40 minūtes ar mašīnu aizbraucies Itālijā, pusotru stundu man līdz Minhenei ir. Tā Džersijas sala bija no tālākā punkta uz tālāko pāri salai pārbraukt ir 35 minūtes. Un ja tu tāds piedzīvojumi, tad tur beigās jau tu to visu salu esi redzējis tajos 6 mēnešos. Grūti kaut kur tā ārpusē un tie ceļojumi no tās salas tur kaut kur aizlidot ļoti dārgi bija. Tad, tāds vienīgais mīnus, ko es redzēju tajā salā. Jā, varbūt ir tad arī Tenerifē padzīvoja. Man tā liekas, kādi 8 mēneši pēc kārtas bija. Es nezinu, varbūt kāds jau ir kaut ko teicis, bet ļoti, ļoti cilvēkiem nepatīk tie iebraucēji tur. Likās silti, forši, viss tropiski, bet tiem vietējiem nepatīk, jo līdz ko brauc vairāk cilvēki, visas īres cenas ceļās, un man tā liekas, populāri, piemēram, angļu pensionāriem ir tur, ka viņi saņem pensiju un dzīvo Tenerifē, siltā vietā. Lai gan viņi paši nestrādā, viņi saņem pensiju forši no Anglijas, un tad tas līmenis, man tā liekas, tur bija pa kaut kādu mazu dzīvoklī pie virs 1000 eiro. Bet tie vietējie pa kaut kādu arī to normālu darbu saņem tos 1000 eiro, tā kā tur var dzīvot, tad tur, crazy, un tad viņiem ļoti nepatīkama attieksme pret tiem iebraucējiem, jo es tur caur darbu bija atmaksāta veselības pārbaude, es aizgāju pārbaudes, pateicu, atvainojos, bet man tā spāņu valodas zināšanas tik minimālas ir, es kaut ko varu pateikt, bet nedaudz. Un tad man sāka pilnīgi bļaut virsū, kā tu nezini spāņu valodu, un tā strādā, un vēl kaut ko. Es tā, paldies, es varu savu pasi saņemt atpakaļ, es negribu, lai jūs man te bļaujiet tagad virsū. Tad es pateicu, nē, paldies, jā, un tā. Jā, tur bija ļoti tāda negatīva attieksme pret iebraucējiem. Man tā liekas, arī pret turistiem tur arī diezgan. Ja aizbrauc pasērfot, tā viena tā populārā vieta, kur visi sērfo tajā Tenerifē. Es skatos, tur vietējie vienkārši tiem iebraucēju turistiem ļoti rupji sakot, iet peld klāt un mauc pa muti. Un tad nākamajā dienā es to pašu cilvēku redzu, kas tur agresīvi uzvedies tajā ūdenī. Viņš ir nākamajā dienā instruktors turistam. Es tāds nelīmēju kopā, viņa to loģika tāda. Viņam tā kā vajag tos turistus, tā kā, lai izdzīvotu, bet tad nākamajā dienā viņš tur mauc tam pašam turistam pa muti, tur diezgan, neatsaucīgi cilvēki. Un cik ilgi tu biji tajā Tenerifē? 8 vai 9 mēneši, sanāca. Tā nāca tas Covid pirmais vilnis, man tā liekas, Biju haikā uz kalna un kalna vidū piezvanīja kompānija, pateica, ka mums jūs vai atlaiž. Īsti mēs to nedrīkstam darīt, bet ja jums ir problēmas, ejiet un spāņu valodā tur skaidrojieties. Es tā, man spāņu valoda nav tik spēcīga. Ko es tur iešu, nekas neatlika kā aiziet no darba. Un kā tu jūties tajā brīdī, kad tev tur tā kalna galā pasaka tev šo? Ko tu tajā brīdī domā, kas tev galvā notiek? Crazy, likās viss tāds crazy, ko tagad un tā, netiec ārā no tās salas un viss tur tā. Tu netikāt ārā, tu netika ārā pat. Jā, un beigās bija kaut kādi tie atsevišķie lidojumi, kur par nenormālām summām tur varēja kaut kā uz Latviju nokļūt. Un tad paņēma to lidojumu un tā kā vismaz līdz Latvijai tikām. Bet tur bija, bišķiņ mierinājums bija, kad tiešām tu neesi viens, tur visiem bija slikti. Visa turisma industrija visiem bija slikti. Tu neesi viens tajā pasākumā. Tur nebija baigi, ko tā cepties, bet visiem ir slikti, ko tu tur gribi. Tu neesi tur
baigā viena persona, kam tur tik slikti bija. Jā, ka tev nav jāuzņemās tā atbildība uz sevi, ja, ka tu kaut ko esi slikti izdarījis vai kaut Nē, ko, bet vienkārši ir tie apstākļi, un visiem tie apstākļi ir. nē, Jo man, piemēram, pie pārvākšanās tiešām liekas, ka visgrūtākais, piemēram, uz citu valsti braukt, es gribu, jā, es gribu uz Latviju, es gribu uz Franciju, es gribu uz Itāliju, es gribu. Bet tajā, piemēram, ka, man liekas, uz Latviju pārvērties arī ir vieglāk, tāpēc, ka tur jau es visu zinu, nu, tā kā zinu, kur ko iet un darīt, un man ir valoda. Un ja tu minēji, ka tā kā, nu, jo vairāk tu pārvācies, tas izklausījās tik viegli un tā kā iedvesmojoši arī, ja, kad, ej, gribi, dari, taču brauc, sakrāmē savu koferu un brauc. Bet vai tiešām tā loģistika, visa tā iekārtošanās jaunā valstī, jaunā vietā, vai arī tev palīdzēja kāds sakārtot, teiksim, to birokrātiju, kas ir ar bankas kontiem, vai tev katrā vietā jāvar jauns vaļā, vai kā tu to dzīves vietu atrod, vai tev jau viņu piedāvāja, vai, nu, tā kā tieši tādas praktiskas lietas, kā tev tu viņas pats organizēja visas, vai tev palīdzēja, nu, tā kā, ja tu saki, ka tas ir viegli, jo tas, man liekas, ir visgrūtākais, ko izdarīt, ir visas tās lietas sakārtot sadzīviskās. Kā kurā vietā? Jaunzēlandē es biju aizbraucis, vienkārši nobukoju hosteli, aizbraucu, un es biju galvā ieņēmis, ka es kaut kādā, nu arī Sportlandā arī esmu bijis pirms tam strādājis. Kaut kādā sporta veikalā kaut ko atradīšu, 2 nedēļas es atradīšu darbu. Nu, tur man bija tas ieņemts galvā, neatradu, bija stress. Bija nenormāls stress, bet jā, nu uz vietas sāku meklēt kaut kādu to aģentūru, savu aģentūrām atradām, jā, tad satiec cilvēku, kuram ir tieši tāda pati problēma, un tad tie arī, piemēram, mēs meklējam kaut kādu patstāvīgu dzīves vietu, jā, tad mēs meklējam kopā, nu tad tu paprasi vienkārši tie hostelī, visvieglākā saruna vieta ir pie brokastu galda. Visi piesēž, sveši cilvēki sēd brokastis, sveiks, no kurienes tu? Tāds topiks, tu strādā? Jā, es tur strādāju. Nē, es tur meklēju. Kur tu meklē? Nu jā, tā sarunas aiziet, bet beigās, jā, kā es teicu, 2-3 gadi iestrādājās un bija tāds ritmiņš, jā, ko tu pirmais dari, ko tu tā, bet visu es pats meklēju. Visu pats un, jā, Google, viss ir Google. Jā, piemēram. Jā, man liekas, tev ir tā īpašība, ka tu, tā kā, tev patīk arī parunāt ar visiem, un tā kā, un tu zini, ko tu gribi, un tev, tā kā, ka reāli labākais instruments, kas tev ir, tā ir tava mute, ar ko tu vari iet un runāt un sarunāt, ka tu ej pie cilvēku, vai ne, tu viņu uzrunā, un ja tu personīgi kādu uzrunā, tad tur jau veidojas tā komunikācija, un tas tīkls tālāk tev var ieteikt, tev var parādīt, pastāstīt, parādīt, tā kā, un tu nebaidies izmantot. Tu nebaidies izmantot un runāt un komunicēt ar svešiniekiem. Nu jā, tā ir baigi labā īpašība. Es pat neteiktu, ka es esmu tāds, kurš baigi tur iet un svešiniekam var tā uzbāzties ar savu runāšanu, bet ja kāds man runā, tad es brīvi, jā, tad tāds, es neesmu tas cilvēks, kas iet pie kāda tur uzbāzties, bet ja kāds sāk sarunu, es nebūšu tāds, kurš pilnīgi novēršās un pasaka, nē, es tur negribu ar tevi runāt. Jā, bet to atrošanu, es saku tāds Google vienkārši, ko man vajag? Ok, man vajag atrast dzīves vietu un atrodi dzīves vietu un jā, arī caur aģentūrām visi, jebkurā vietā cilvēki meklē dzīves vietu. Tas ir Rīga, Ventspils, tur SSA, vienmēr ir, kur atrast. Tev vienkārši jāatrod tas saits, kur tajā pilsētā vai kur tu gribi, kur viņi meklē. Nu jā, tad jau atliek tikai zvanīties. Innsbrukā bija sarežģīti, jā, tur zvanījos 30, man tā liekas, vietām zvanīju. Viņi man tur teica, es tāds, jā, ja es iepriekš dzīvoju Vācijā 9 stundas no šejienes, viņi man saka, tev jāatbrauc uz šejieni pastīties. Es tāds, nu, kosmos, man jābrauc uz Innsbruku 9 stundas, principā jāņem tur brīvdiena, jāņem hotelis, lai paskatītos dzīvokļus, un ja tev nepatīk vai kaut kas tur nepas, tad tev jābrauc viss tas ceļš atpakaļ. Jā, tas viss tas nedēļa būtu
tāda bezjēdzīga. Un tad es visiem teicu, pēc maniem ienākumiem, cik tas maksā, sanāk. Es vienkārši zvanu, es saku, es ņemu, man neinteresē, bet man ir dzīvesvieta, man būs tur, un tad jā, es tāds uz aklotā paņēmu to dzīvokli. Jā, bet ir bijis vietas, kur mums arī bija sanācis apstīties, un tad diezgan bišķiņ vieglāk bija, jā, tas pasākums. Kā, piemēram, Austrijā, nu, tu kā tev nevajadzēja jau uzrādīt darba līgumu, ka tu tur Austrijā strādā, lai tu varētu tur dzīvokli īrēt, jo Vācijā tā ir, ja tev nav darba līgums, tu nevari izīrēt dzīvokli. Jā, tas man sanāca no tās firmu maiņas, tā kā es tajās latviešu firmā strādājis, man vācu firma tā, ar kuru mēs tur kopā strādājām, viņi man uzrunāja, vienkārši varbūt nāca uz mūsu kompāniju, un tā kā es jau uz viņiem gāju, tā jau man bija darbs. Tas pats arī uz Austriju. Okay. Mums bija iepriekš strādāja tajā pašā firmā, bet Vācijas uzņēmumā, un tagad es vienkārši tajā pašā firmā uz Austriju pārgāju. Tā kā jā. Tad tev atkrita vienkārši kaut kādas, jā, tās. Jā, tas steps man tā kā atkrita, jā. Jā, bet iepriekš arī, es, piemēram, Austrijā atbraucu, un saka, kā atrast darbu. Es Austrijā biju atradis arī darbu, bet atnāca tas Covid-2 vilnis. Es iedomājos, es gribu ski rezortā strādāt, slēpošanas kurortā. Es uzrakstu Google top 10 ski resorts in Austrija, atrodu to vietu, Google Maps izzūmē ārā, ierakstīju ski rentals, tev izmet 10 ski rentals un visiem copy-paste sūti savu CV. Un man liekas, es izsūtīju kaut kādu 72, man atbildēja, viens pieņēma ļoti labi. Un kaut kā, jā, tā viss tā. Nu redzi, tas ir tas, kas ir jāpaņem tiem, kam liekas, kam dzīve stāv uz vietas vai tā kā, bet ko tu actually dari, jo redzi, ka dāvs aizsūtīja, 70 pieteikumus, viens cik tu aizsūtīja? Divi atbildēja, viens pateica, jā, ok, jā. Jā, nu redzi, bet tomēr tu tiešām veji, un tev nav tā, ka tas viss tev iekrīt rokās. Tu pats ej, kustini, dari un biedi to visu. Un nevajag tādu uztvert baigi nopietni. Jā, dažreiz tev pasaka 4, 5 nē, kas tev mainās, tev nekas nemainās. Kaut ko iemācies, varbūt tur savā CV kaut ko pamaini, kā tu runā ar to darba devēju, vēl kaut ko. Tu no tā, jā, ir tik daudz tās motivācijas ziņas, ka tu no success nemācies, tu mācies no tiem failure. Jā, saka, tur nevajag baigi satraukties, ja tev kaut kādi tur 10 neko neatbild vai kaut ko tādu. Vienkārši mauc tālāk, un kamēr tev viens vismaz kaut ko atbild, jā. Bet, mācies, jā, no tā. Man interesē, ko tu sev saki tajā brīdī, kad tev kaut ko, tā kā bail ir, bet nevis tāda bail no tādā fiziskā ziņā, bet es domāju tā, ka tiešām, ka tur, piemēram, es baidos tur aizsūtīt tur to CV vai ko, vai tev ienāk kaut kādas šaubas vai bailes, kā tu sevi tajā brīdī sapurini, piemēram, ko tu sev saki? Jā, man tā liekas, nav man tāda. Tev tā nav? Nav. Tiešām, ko tev pateiks? Nē. Ok, pateica nē. Es pat nebaidies, vai ne? Es tādu, no tādām lietām. Es nezinu, tu man vari nosaukt kaut kādu sfēru darba devēju, kurš ir viens pats tirgū. Ja tev viens pasaka nē, tur ir vēl kaut kādi 30, 40, kas pateiks, kam vēl var tur rakstīt un kaut ko. Jā, piemēram, tu iedomājies, tu gribi strādāt, tā ir tava darba vieta, un tu tur gribi strādāt, jā, tad būtu škrobīgi, jā, ka tev pasaka nē. Bet ja tur ir darba sfēra un tur ir 50 dažādas kompānijas, jā, ļoti daudziem ir populāri, kuri izceļo viesnīcās strādāt. Tas ir tāds arī, ko var atrast, un turismas. Nav tikai viena viesnīca. Ja tu ņem jebkuru tādu lielāku pilsētu, jā, un ja tev kaut kas neapmierina tajā viesnīcā, tad vēlreiz sūti tām 40 nākamajām viesnīcām.
Bet tu jau varbūt tagad esi tur uz vietas, tad vari rakstīt vēlreiz tai pašai iepriekšējai, kur tu biji. Jo tagad jau tu esi tur, tā kā es saku, kaut kas nepatīk, vienmēr var samainīt un vēl kaut ko. Man liekas, ar to arī iedot sev to brīvību, vienkārši iet mēģināt darīt, jo tu vienmēr zini, ja nepatiks, tu varēsi mainīt, vai ja tev pateiks tur nē, tad tu iesi tālāk, tu kaut kur citur pateiks jā, tā kā, ka tu iedod sev to brīvību ar to, ka vienkārši just do it, ja? Vienkārši mēģini. Piemēram, ja tu atskaties uz savu bērnību, uz Dāvi, kurš ir, nezinu, tādā savā bērnībā, tu būtu iedomājies, vai kādu tu biji iedomājies savu dzīvi šajā vecumā, vai tu biji domājis tajā laikā, piemēram, par pasauli, ka tu jau gribēji tur ceļot, tu teici, ka tu 16 gados biji Amerikā, tas ir ļoti ekskluzīvi latvietim, kurš 16 gadu vecumā tajā laikā, ja, cik tas bija. Kas tur vēl 90, nebija 9, bet 2000 gadus. 2006. Varētu tā būt? Jā, bet, tas ir diezgan, tas ir tā, ekskluzīvi, jā. Tā, ka tu biji 16 gados Amerikā un ka tev bija tāda iespēja, bet jā, kā tu atceries to mazo Dāvi, kas dzīvo Latvijā, viņš ir deklarēts Latvijā, adrese Latvijā, un vai tu tajā brīdī kādreiz sevi esi redzējis kā pasaules pilsoni, vai tev bija licies, ka tu vienmēr nodzīvos Latvijā? Tajā momentā, man tā liekas, nebija tādas domas, bet noteikti no tā mazās jaunības man tas raksturs ir palicis tieši tas pats. Ja bērnībā es tur ar BMX-iem un uz dēļa dzīvoju, tad tas arī šobrīd vispār nav mainījies. Tas viss, kas man tā... Piemēram, dzīvē to baudu dara, tajos kalnos būt uz riteņiem, kaut kādas dēļa, slēpot, ar snowboard braukt, tas vispār nav mainījies. Ja, piemēram, es kaut kādā Latvijā tur dzīvoju, tie trendi un visi mainās, tad es mēģināju, man tā liekas, Latvijā dzīvojot, es mēģināju pielāgoties tiem trendiem un vēl kaut kā izskatīties un vēl kaut ko tādu. Tad tagad, jā, es saku, man tā liekas, man tas apģērb, es tā diezgan viegli vienkārši pateikšu to, apģērbi stils un visi tie hobiji ir tādi paši un viss, kā es to darīju 12 gadu vecumā. Tur nekas nav mainījies. Tas viss ir raksturs un viss ir, man tā liekas, palicis, jā, tas tiešām nav mainījies. To, ka es kaut kur ārzemēs dzīvotu, tos man tā liekas nebija tā baigi apsvēris un vēl kaut ko kā mazāk. Tas nāca tā, man tā liekas, vēlāk tikai. Bet jā, tas dzīves stils tiešām jā, no bērnības, un es atceros, ka tas viss tā patīk. Un vēl, piemēram, Innsbruck arī tāda vieta, kur tu to redzi visur apkārt. Tas ir, jā, es te ar riteni izbraucu kalnos, un es redzu tur no 10 gadu vecumā līdz pat 70 gadu vecumam visi cilvēki dara tos pašus hobijus. Un tad arī tāds katreiz brauc garām un kaut kādu 70 gadu vecumā sieviete redzi tur skrien krosiņu kalnā un tā ritene brauc, tad arī tāds. Jā, ja es šitā 70 gados izskatīšos te kalnos ar riteni brauc, tad būtu baigi forši. Man sanāca nesen iet tādā 30 kilometru pārgājienā. Un es gāju, man sāk sāpēt jau kāja pie 25. kilometra, tā, ka es nevaru paiet, un man garām tā 60-gadīgās tantes vienkārši tas, kad es redzu, cik aktīvi ir pensionāri šeit, piemēram, Vācijā, ja, bet salīdzinājumā ar Latviju, un tad, jā, tāds vidējais pensionārs Vācijā noteikti ir tāds aktīvāks, un tad ir tāds, tad domā par tām vecumdienām, tad liekas, es gribētu būt tāds aktīvāks pensionārs, un ka tas piemērs vienkārši ir blakus, jo Latvijā kaut kāds piemērs ir tāds, ka tev liekas, ka tad, kad tu būsi vecs, tu būsi ar spieķīti un nekā, un sēdēs savā vienā kaut kādā dzīvoklī vai lauka sētā un gaidīs, ka kāds atbrauks ciemos, bet šeit ir liekas, ka tā dzīve, tā kā iet, jā, ka tev pilnīgi cits kaut kāds priekšstats par to, kāds varētu būt vecs. Jā, es domāju, mums ir jānobeidz mūsu saruna, ritīgi interesanti. Es gribu vispār tad nākotnē aizbraukt uz to Innsbrucku, paskatīties, ja, kā tur ir, došu tev ziņu,
Tu esi Jā, ziņu, ja būšu noteikti. tavā pusē. Bet, nu, jo 9 stundas, nu, ir ok, varētu arī izturēt. Ja. Bet tas mans jautājums ir tāds, vai, piemēram, tu kaut ko būtu darījis citādāk, kaut ko, kas ir, nu, tā kā, tagad redzi, ja, kur tu vari atskatīties uz to, ko tu esi darījis, vai ir kaut kas, ko tu būtu darījis citādāk? Man liekas, ka ne, jo visi tie faktori tā sakrita tā, kā viņi ir. Un šobrīd, jā, tiešām tas viss tā dzīve un viss tas tur tik ļoti apmierina, ka man liekas, ja būtu savādāk, ja kaut kur, piemēram, būtu izdevies, tas Covids nebūtu bijis, tad es tur būtu tajā turismā un vēl nebūtu atklājis šito darbu, tad varbūt nebūtu tā iegrozījies. Un tiešām, jā, man liekas, jā, pagājušajā vasarā mums tur viens darbiņš bija pie Frankfurtas. Sanāca strādāt ar helikopteriem. Tā kā mēs tur montējām kopā ar helikopteriem, un tad man bija tāds emocionālais moments. Pēc tā padarītā darba mēs lidojam helikopterī. Kur vēl labāk? Nu, viss tā. Wow! Jā, tāds rītīgi foršs darbs, rītīgi krūti kolēģi, tu dzīvo tik foršā vietā, un tas tāds rītīgi emocionālais. Visam iet cauri Covids un vēl pazaudēti darbi, nav tas sanācis, un beigās kaut kā, jā, nokļuvu šitī vietā, un tad tāds rītīgi forši man bija tāds, lidojot tajā helikopterī, likās, jā, šobrīd viss ir tik labi dzīvē. Jā, kaut kā. Es tev pilnīgi izklausās nenormāli labi. Pēc filmas, jā? Jā. Pirmspēdējais jautājums, nu, vai tu esi lepns, ka tu esi latvietis? Piemēram, ja tu esi tajā kompānijā un tev prasa, where you from? Vai tu ar lepnumu saki, ka tu esi latvietis, vai tu tomēr pats saki, ka, I'm from everywhere? Nezinu, Nē, es vienmēr saku, nē. Es saku, esmu no Latvijas. Neko sliktu nesaku par Latviju. Tā saku, jā, kaut ko vienmēr cilvēki paprasa par to Latviju. Es tā saku, nu, gluži es jums tur tā baigi vairs nevaru pastāstīt, jo pats neesmu tur bijis jau 10 gadus, bet jā, nāku no Latvijas, tur ir tādas lietas, kā pirtiņā tur iet tur ar slotām, ka tevi tā. Šie tur, jā, un tā kaut kāds interesants fakts pastāstu. Jā, nē, es noteikti nenoliedzu, ka es neesmu latvietis vai vēl kaut kā tādas lietas nedaru. Nav jā, forši. principā kauns, jā, ka es latvietis. Principā nav kauns. Ļoti labs, ar ko nobeigt. Jā, principā nekaunos, ka esmu latvietis. Jā, jā. Smieklīgi. Jā, un, nu, klausies latviešu mūziku, kaut kādas latviešu mākslinieks vai kaut ko tādu? Ļoti reti, kad uzlieku kaut ko, jā, nezināšu, tas tā kā mazāk. Man tie mūziku žanri visu laiku tagad mainās, un šobrīd uz amerikāņu country es uzsēdies. Wow. Jā, es vienkārši gribētu, lai tu pievieno Global Latvians Spotify playlistei kādu dziesmu, latviešu dziesmu. Jāpadomā, droši vien, kaut prātā? no prāta vētras, droši vien tad jau. Kā jā, paldies tev daudz par sarunu. Paldies. Tiekamies Innsbrukā, jā? Jā, noteikti.